Labdien! Liels paldies, ka uzaicinājāt pirmo reizi. Es tiešām šeit esmu tāpēc, ka tā ir mana pārliecība, ka skaidra nauda un tās tiesības to lietot ir brīvības garants katram mums. Un skaidra nauda nodrošina ne tikai brīvību, bet arī konfidencialitāti un tiesības arī tiem, kuri varbūt nemāk tik labi apieties ar digitālām jaunām tehnoloģijām, joprojām saņemt visus pakalpojumus. Es kā zemkopības ministrs ļoti daudz arī esmu lauku teritorijās. Un laukos cilvēkiem bankomāti nav pieejami vairāk 10 km attālumā, un ne visi zemnieki, kur brauc uz tirdziņiem, var izmantot, piemēram, bankas termināļu, kur tas arī maksā naudu, lai to tātad bankā saņemtu, noslēgtu līgumu, pēc tam izmantotu. Jebkurš zemnieks, kurš brauc, tirgojas ar savu produkciju, viņam jābūt ir iespējami to darīt skaidrā naudā. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, tas arī drošības jautājums ir, jo skaidru naudu ir mājā jātur katram. Šī situācijā, kad mēs runājam par dažādiem apdraudējumiem, pat nevajag skatīties uz valsts apdraudējumu, bet skatīties, kas notiek, kad sākās kaut kāds dabas katastrofas vai kad arī, piemēram, modernās tehnoloģijas streiko. Tikko Spānijā, arī daļā Francijā nebija elektrība un neko nevarēja pa kartēm iegādāties. Tikai skaidrs naudas darījuma. Kaut kas tāds notiek Latvijā, un arī tie cilvēki, man draugi, kas tur bija Spānijā, ja viņiem nebūtu skaidra nauda, viņi pat nevarētu paēst. Tas tiešām ir cilvēku pamatiesību un arī faktiski dažādu sociālo grupu brīvības un atbalsta pasākums. Un es gribētu teikt, ka es no savas puses pieliku, ka tas nav tikai ar šiem ministra kabineta noteikumiem. Tur ir daudz vairāk jau dažādos likumos un arī ministra kabineta lēmumos, jāsaka gan, pa kuriem arī es pats dažiem balsojis, iestrādāts, ka jāturpina pie tā ir darbs. Un, piemēram, pamats ir arī ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns, kas bija 2024. gada sākumā pieņemts, uz kā pamata arī tiek virzīti šie noteikumi. Bet viena priecīga ziņas var izstāstīt. Šodien ministra kabinetā mēs apstiprinājām grozījumus darba likumā. Sākotnējā redakcijā bija bija doma mainīt vienu būtisku pantu par darbu algu. Līdz šim darba alga ir jāsaņem skaidrā naudā, ja vienojās ar darba devēju, darba ņēmējs tā var saņemt ar pārskaitījumu bezskaidrā. Bija doma šo pantu mainīt otrādi, ka pamatā ir bezskaidrā un tikai vienojoties ar darba devēju var skaidrā. Mēs no savas puses, tātad gan es, gan labklājības ministrs no Zaļo zemnieku savienības, mēs nevirzījām tādu projektu, mēs virzījām, ka paliek vecā kārtība. Likums, protams, ies uz Saeimu, debats vēl būs, bet es ļoti ceru, ka šis arī tiks saglabāts. Un tas ir viens tāds piemērs, ka mums ir visiem jāstrādā ikdienā, jāseko līdzi, jo ir tie, kas saka, ka skaidra nauda ir ēnu ekonomika, tā ir korupcija, bet tā nav patiesība. Tādā veidā mēs aizvainojam ļoti daudz cilvēkus, lauku iedzīvotājus un arī godīgus uzņēmējus, kur operē skaidra nauda. Un tādā gadījumā jau mēs varētu teikt arī tādās ekonomikās kā Vācijas ekonomika, kur ir ļoti nozīmīga skaidra nauda un daudz citas valsts, ne visi tā kā Skandināvija, kur viss ir digitāli. Tad arī šajās valstīs tad uzņēmēji negodīgi, iedzīvotāji negodīgi. Nē, tā nav, un man pozīcija ir tāda, un es tāpēc arī aizstāvu skaidru naudu. Ietaupot laiku nedaudz, saku paldies.